Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav straumju vai viļņu. Mēs zinām, ka uguns ir skaista, bet tā tomēr nav rotaļlieta. Pēc ēdiena gatavošanas katli un pannas virtuvē var būt karsti. Nepieskaries tiem. Esi uzmanīgs dzerot karstos dzērienus. Nekad neskrien, kad rokās ir krūze. Aizdegtas sveces, kas atrodas uz galda, vienmēr jāpieskata. Ja redzi, ka kaut kas deg, meklē palīdzību, nevis mēģini to nodzēst. Nekas nevar būt labāks par lēkāšanu pa batutu, bet, ja nevēlies gūt savainojumus, tomēr ir jāievēro daži noteikumi. Uz batuta drīkst lēkāt tikai pa vienam un pieaugušo uzraudzībā. Novelc apavus, brilles, pulksteni un iztukšo kabatas. Pārliecinies, ka batuts ir sauss. Lēkā pa batuta vidu. Salto un kūleņus atstāj vingrošanas treniņiem. Šī nav vieta, kur izmēģināt pārdrošus trikus. Uz batuta ir jautri, bet drošība pirmajā vietā. Mums visiem patīk doties velo izbraucienos kopā ar draugiem, bet, lai brauciens būtu izdevies, jāievēro arī noteikumi. Pārbaudi velosipēdu, vai tā riepas ir uzpumpētas un bremzes darbojas. Vienmēr lieto drošības ķiveri, tā tevi pasargās. Uzmanies no automašīnām, gājējiem un citiem velosipēdiem. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus, brauc pa labo ceļa pusi, izmanto veloceliņus un esi redzams, atstarotāji palīdz tevi laicīgi pamanīt. Dodies uz bērnu rotaļlaukumu, tad ievēro zināmo kārtību. Atceries, ka rotaļlaukumā neesi viens. Vēro apkārtni un uzmanies no saskriešanās ar citiem bērniem. Izmanto tikai savam vecumam piemērotu aprīkojumu. Ievēro kārtību, ļauj spēlēties arī citiem bērniem. Spēlējoties, novelc mugursomu un šalli. Ja redzi nedrošu situāciju, ziņo par to skolotājiem, vecākiem vai citiem pieaugušajiem. Par drošu bērnību.